Kas mēs esam? Tiem, kas nezina dzīvības attīstības vēsturi uz zemes, dažreiz ir nepareizi priekšstati par cilvēku. Tā kristīgajā reliģijā Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības. Dažādām ezotērikas nozarēm ir savi priekšstati par cilvēka parādīšanos un tās jēgu. Nesen vienā izziņā lasīju, lai gan mēs ieradāmies šajā pasaulē kā dzīvnieki, mums joprojām ir potenciāls un iespēja kļūt par cilvēkiem. Lūk, kā tas izklausās, ja paskatās uz cilvēku un viņa attīstību šaurā laika diapazonā. Sāksim domāt. Cilvēks ir augstākais dzīvo organismu attīstības līmenis uz zemes. Jā. Lai gan cilvēks ir visattīstītākais, zinātnē mūs joprojām uzskata par dzīvnieku. Bioloģiski cilvēks pieder pie zīdītāju hominīdiem, cilvēkveidīgām radībām, kas parādījās aptuveni pirms 550 000 gadu. Konkurences cīņā mēs uzvarējām citus dzīvniekus, jo ģenētiskā koda kļūmes rezultātā viena primātu sugā sāka attīstīties pātrinātā tempā darba prasmes un garīgās spējas. Arī roku uzbūve veicināja strādāšanu un cīņu ar konkurentiem. Cilvēks atšķiras no citiem dzīvniekiem ar savu paaugstināto socializāciju. Dzīvnieki dzīvo arī baros kolonijās, lai atvieglotu savu dzīvi. Taču zinātnē socializācija parasti tiek attiecināta tikai uz cilvēkiem. Īpaši straujā cilvēku attīstība sākās laikā, kad mēs sākām nodarboties ar lauksaimniecību un organizējām valstis, lai uzlabotu savu dzīvi. Kopš pirmo valstu organizēšanas mūsu vidū ir uzplaukusi tikai cilvēkiem piederoša rakstura iezīme – alkatība. No vienas puses, tā ir kļuvusi par daudzu cilvēces nelaimju cēloni. Alkatība un sociālā nevienlīdzība ir izraisījusi sacelšanos un karus, kā arī ar tiem saistītās milzīga skaita cilvēku ciešanas un nāvi. No otras puses, alkatīgi valdnieki un bagātnieki veicina zinātnes un tehnikas progresu. Pirmkārt, ieroču ražošanā. Pēc tam arī sabiedrībai noderīgu mašīnu ražošanā, komfortablu mājokļu būvniecībā un sabiedrības kultūras un izglītības dzīves organizēšanā. Jo tā nespeļņa. Tiesa ne tik lielu kā ražotnes karam. Spējīgākie cilvēki kļuva par ģimeņu tēviem, valstu valdniekiem, bagātākajiem un autoritatīvākajiem sabiedrības locekļiem. Sākumā cilvēka fiziskajam spēkam bija ievērojama nozīme. Laika gaitā arvien vairāk un pēdējā laikā galvenokārt cilvēka spējas ir atkarīgas no viņa spējas savākt, uzkrāt, apstrādāt un izmantot informāciju. Šis noteikums ir pareizs attiecībā arī uz uzņēmumiem, gan uz valsti kopumā, uz visām cilvēku dzīves jomām. Īsāk sakot, cilvēka labklājība un autoritāte ir atkarīga no viņa garīgajām dotībām un spējām strādāt ar informāciju. Cilvēks piedzimstot jau ir saņēmis daudz. Vienā spermatozoidā ir 37,5 megabaiti informācijas. Tie ir instinkti, garīgās spējas, daudzu senču paudžu pieredze, kas palīdz cilvēkam dzīvot. Tāpēc labai cilvēka ģenētikai ir liela nozīme. Tas ir cilvēka sākuma kapitāls. Tad ir ļoti svarīgi attīstīt savas garīgās spējas. Šim mērķim kalpo skolas, augstākās izglītības iestādes un pareiza audzināšana. Daudzi cilvēki pēc izglītības iegūšanas turpina sevi pilnveidot zinātniskās, izglītojošās un kultūras aktivitātēs. Skolotāji, rakstnieki, mākslinieki un citi intelektuāļi ir cilvēka attīstības ģenētiskā koda nesēji. Tāpēc viņi ir visvērtīgākie sabiedrības locekļi. Tie atklājas, pateicoties lielam pašattīstības darbam. Interesanti, ka pumpējot informāciju caur sevi, cilvēks pagarina savu dzīvi. Ir svarīgi ne tikai cītīgi kaut ko mācīties, bet arī dalīties savās zināšanās ar citiem. Ja uzkrātā informācija netiek kopīgot ar citiem cilvēkiem, notiks informācijas sistēmas, garīgās dzīves un vienlaikus arī cilvēka fiziskā stāvokļa, siltuma nāve. Gerontoloģija apgalvo, ka šūnu fiziskā dzīve pagarinās spēcīgas informācijas plūsmas rezultātā caur cilvēka ķermeņa šūnām. Svarīgas ir ne tikai informācijas plūsmas caur smadzeņu šūnām. Cilvēks domā ar visu savu ķermeni. Informācijas plūsmu lomu pierāda slavenu pagājušo gadsimtu zinātnieku un rakstnieku biogrāfijas. Viņi nodzīvoja līdz cienījamam vecumam. Viņu portreti, kas redzami uz skolu sienām, pierāda šī gerontoloģijas secinājuma pareizību. Tajā pašā laikā viņu laikabiedru vidējais dzīves ilgums bija gandrīz 2 reizes īsāks nekā slavenībā. Vidēji viņi dzīvoja 30–40 gadus.
starp aptuveni 8 miljardiem Zemes iedzīvotāju ir daudz hroniski un bezcerīgi slimu cilvēku, kuri dzīvo ar mākslīgo elpināšanu un asinsriti. Viņus ir grūti uzskatīt par pilnvērtīgiem cilvēkiem. Tomēr viņi tādi ir. Vismaz cilvēka klasifikācijā nekas netiek teikts par viņa fiziskajām un garīgajām spējām. Pasaulē ir daudz nelaimīgu cilvēku, kuri feodālisma apstākļos un pat mūsdienu kapitālismā ubago, lieto alkoholu un narkotikas, dzīvo kartonu kastēs vai atkritumu poligonos. Viņus tur ir novedusi ne tikai slikta ģenētika, bet arī sociālās attiecības, bagātnieku alkatība, slinkums sevi pilnveidot un neprasme strādāt ar informāciju. Vienlaikus ir arī ārkārtīgi spējīgi cilvēki, kuriem, neskatoties uz fiziskajiem traucējumiem, ir lieli sasniegumi zinātnē un sabiedriskajā dzīvē. Piemēram, Stīvens Hokings. Mūža beigās viņš sazinājās ar cilvēkiem, izmantojot modernus tehniskos līdzekļus. Vienlaikus viņš aktīvi iesaistījās zinātnes un izglītības aktivitātēs. Stīvens Hokings savā bezpalīdzīgajā stāvoklī lasīja lekcijas un vadīja zinātniskus seminārus. Jo gadu desmitiem pēc progresējošās paralīzes sākuma viņš aktīvi un veiksmīgi piedalījās zinātniskās un sabiedriskās informācijas plūsmās. Viņš tiek uzskatīts par vienu no izcilākajiem mūsu laika zinātniekiem. Cilvēce virzās uz informācijas sabiedrību. Tajā smagu fizisku un netīru darbu veids mehānismi un roboti. Informācija kļūst gan par ražošanas līdzekli, gan arī par rezultātu, kas nodrošina cilvēku vispārējo materiālo labklājību. Izglītība, kultūra un atpūta tiek organizēta ar informācijas tehnoloģiju palīdzību. Lai pilnvērtīgi dzīvotu informācijas sabiedrībā, mūsdienu cilvēkam ir jābūt augsti izglītotam. Tāds cilvēks nevar kļūt ar pirkstu knikšķi, jo tas prasa daudz darba ar informāciju un pūles savas garīgās pasaules attīstīšanai. Čehova izteiciens no aizpagājušā gadsimta – visam cilvēkā jābūt skaistam, sejai, apģērbam, dvēselei un domām – ir diezgan mūsdienīgs.